Šis ir tāds ievainojums video, ko es gribu uztaisīt, ar ko es gribu padalīties. Šis būs stāsts par sāpēm. Par sāpēm un par to, ko es jūtu, ko es redzu. Un šī ir viena epizode, kur es dokumentēju savu ceļu pie sevis un savā spēkā. Varbūt pat būs garāka epizode. Varbūt pat sanāks tāds kā podcasts. Tomēr man tas ir nenormāli svarīgi, un manī tas burbuļo jau vairākas dienas, un es nevaru to nepastāstīt un nepateikt. Tikko bija māmiņa diena, 2 dienas atpakaļ. Un es pazaudēju savu māmiņu pagājušā gada oktobra beigās. Es pazaudēju viņu savā realitātē, fiziskajā realitātē. Lai arī pēc nāves un pirmās 40 dienas es viņu jūtu sev klāt, pat varbūt vairāk kā tad, kad viņa bija dzīva, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Un šī bija pirmā māmiņa diena bez māmiņas. Un es sākšu ar šo, tāpēc, ka ja kāds vai kāda zina, ko nozīmē zaudēt kādu no vecākiem, tad varbūt arī tev būs interesanti. Ja kāds vai kāda zina, ko nozīmē zaudēt kādu no bērniem, tad varbūt arī tev būs interesanti. Ja kāds vai kāda zina, ko nozīmē pazaudēt sevi, tad arī šeit tu atradīsi iedvesmu, atbalstu, virzienu, savējo. Jau ilgstoši savā praksē, kā Parafeja, kā Anita, kā Rota, kā Parašaktī, mainot cepurītes, bet paliekot tā, kas es patiesībā esmu. Es eju un cilvēkiem stāstu par to, un patiesībā stāstu ar vien mazāk, ar vien vairāk man sanāk vadīt procesus, kuros cilvēku pašu aizvest un ierādīt viņam, kā tas ir, jo to nevar izstāstīt. Tātad par to, ka lielākās sāpes ir mūsu lielākie talanti. Un es tam nenormāli ticu, es to zinu līdz kaulam, ka tas ir tieši tā. Mēs kā dvēseles nākam šeit uz planētas Zeme pieredzēt pieredzes fiziskajā materiālā realitātē. Cita starpā pieredzēt ķermeni, jo citur tā nav. Es arī esmu viena no tiem, kuri ir it kā ne no šejienes, ja, kuri jūt, ka šīs nav gluži manas mājas, bet fine, ietusējam te kādu laiku. Lai arī es te esmu bijis pietiekami ilgi, jo kaut kādu noteiktu savu posmu ceļa daļu, es domāju, ka es esmu ritīgi, tā kā no zemes, jā. Un kad es esmu sen no zemes, un tā arī ir ļoti sen, un tomēr ne gluži. Tikko satiku arī vienu draudzeni, kura pēc māja kalendāra stāstīja, ka interesanti. Es esmu uz Ziemeļu Vilnī dzimusi, Dienvidu Vilnī, un ka dienvidnieki vairāk jūt zemi kā čisti savas mājas, rīktīgi savas mājas, un tā, ka vienkārši manas mājas un ziemeļnieki ir tie, kuri ir tā kā vairāk nē. Šits trips tā kā, nav līdz galam manējais, vidojam aucam. Tāpēc mēs esam dažādi. Ir cilvēki, kuri jūt, ka zeme ir īstā vieta un tāda, kas ir riktīgi savējā, un viss ir savējais, un man ir bijis jāiemācās sajusties šeit un atcerēties šeit, kā es esmu šeit savējā, jo tajā pašā laikā es it kā esmu no citurienes, no zvaigznēm, lai neieslīgt no kuras un tā tālāk, bet es jūtu augus, es jūtu citus cilvēkus, es jūtu nianses un es redzu nianses, kuras citi neskāpēc neredz. Un jau no bērnības es piedzimu ar to. Un tā ir bijusi mana viena no lielākajām sāpēm, ka es redzu to, ko citi neredz, un mani tas dzen izmisumā, jo viņi domā, ka es esmu jocīga. Tāpēc viņiem tas šķiet normāli būt tajā
pasīvajā agresijā, piemēram. Būt melu un teātru pasaulē, tas ir baigi okei. Un es negribu tā. Un tad man ir grūti veidot draudzības, veidot attiecības, jo man nepatīk. Un tad šajā māmiņu dienā man tas uzvēlās viss ar tādu grēdu virsū. Es nezinu, kas nāks ar, es raudāšu vai es dusmošos, bet nāk emocijas, jo šis ir jāpasaka. Es pazaudēju fizisko mammu, un es ieguvu lielāku, milzīgāku, dzīvāku saikni ar māti, lielo mā, to dievieti, visuma māti, ar kuru patiesībā es jau biju pazīstama sen. Arī manā taro kursā, taroterapijas kursā, īpaši taroterapijā es par šo runāju. Pie muļķa jau, pie pašā sākumā. Bet tagad es ar viņu sajūtos tik ļoti, ka viņa ienāca un kļuva man par māti. Visā šī vārda vislielākajā, visskaistākajā nozīmē. Un šajā māmiņdienā es sajūtu, cik ļoti agoniskas sāpes cieš cilvēce, kā viņas bērni. Un ar šo es gribu vienkārši call it bullshit visiem, kuri saka, viss ir viens un sēž, bļaģ, mierā. Ja tu patiešām jūti, viss ir viens, tad absolūti vienīgā opcija, ka es tev ticu, ir, ja tu vārties pa zemi konvulsijās ar putām uz lūpām, trīci no tā, cik slikti ir cilvēcei, cik drausmīgi slikti ir cilvēcei, cik agoniskas sāpes pārcieš organisms cilvēce šobrīd. Es saprotu, Kali jūga, ūdens ir laikmets, bļāviens, viss ir kruti, mēs mainamies tieši tā, viss notiek, zeme mostās, yes, ok. Bet ja mēs neredzam, kā ir, mēs nekur nevaram aiziet. Un tas ir tāds wake-up call arī visiem tiem, kuri iet plus mīnus kaut kādu nebūt savu garīgo ceļu. Ja mēs nejūtam, cik slikti ir, kas notiek uz planētas, mēs nevaram uzbūvēt nekādu zelta laikmetu. Aizmirstam šitos. Vienkārši aizmirstam. Ja mēs izvairamies no patiesības, mēs nenonāksim zelta laikmetā. Tas nav iespējams. Tajā pašā laikā, tieši tāpēc, ka šobrīd ir tik daudz sāpes, tik daudz melu, tik daudz vienkārši pūžņaini augoņi visur uz planētas ķermeņa. Tieši tāpēc es vēlreiz atgriežos tajā, ka mūsu lielākās sāpes ir mūsu lielākie talanti. Tas nozīmē, ka joprojām mēs dzīvojam uz brīvās gribas planētas. Tas ir kruti, un tomēr tas mani kaut kur pat biedē. Tāpēc, ka mēs drīkstam izvēlēties aiziet tajā pasaulē, kas Matriksā bija atainota, kas ir pilnīgi iznīdēta. Mēs drīkstam izvēlēties to. Un mēs drīkstam izvēlēties taisīt paradīzi. Un paradīzi ir uztaisīt tikai jūtot. Tāpēc, ka jā, šitie te guru laikmets ir beidzies. Absolūti. Es esmu par to pārliecināta. Un tieši tāpēc visi tie, kas iet, sajūtu, es esmu, pieredzēt caur novērotāju, manuprāt, māna sevi. Tāpēc, ka tā ir apziņa. Apziņā es arī varu aiziet un novērot mierā visu, kā ir.
Bet ja es pasaku, es esmu un eju caur pieredzēšanu, tātad esmu caur būšanu, caur jušanu, tad tur nav miers, mīļie. Tur nav miers. Es nezinu, kur šito var dabūt, kādā bypassingā, kādā bēgšanas mehānismā ir jāieiet, cik tālu ir jāieiet, lai sajustu, ka uz pasaules ir miers. Kas notiek? Karš notiek visur. Visur. Pilnīgi visur notiek karš. Ir valstis, kurās tas ir fiziski. Ukraina. Mēs to sajūtam ikdienā. Ko mēs nejūtam ikdienā ir, piemēram, Palestīna. Kas tur notiek? Māmiņdienā, paldies Dievam, ir vēl cilvēki, kuri saka, hei, pārstājam šito. Mūsu nodokļi maksā par tiem zīdaiņiem, kas tur mētājās gabalos. Par tiem cilvēkiem, kas nav mēnesi ēduši. Ukrainā viņiem vismaz kaut kur bija pārtika. Vismaz tie, kas bija palikuši dzīvi un nebija nobombardēti, nenosprāga badā. Gazā viņi mirst badā, jo viņi ir ieslodzīti. Kas notiek Sudānā? Kas notiek Irānā? Kas notiek Āfrikas valstīs? Come on! Amerika ir agonijā. Vecāki ir agonijā par saviem bērniem. Bērni jūk prātā. Tāpēc, ka viņi grib savādāk. Un es vispār viņus nevainoju. Nevienā galā. Viss šitas te dženderisma jautājums ir absolūti loģisks. Es viņu tik ļoti saprotu, es viņu tik ļoti izjūtu, kāpēc tas tā notiek. Man tas ir skaidrs. Tomēr tas, kas man vēl ir skaidrs, cik ļoti tas nāk no sāpēm. Tas nav no patiesa veseluma un mīlestības. Tas nāk no sāpēm, no tā, kas sāp. Un tas, kas mums ir tīpaši mīļie draugi, kolēģi, dvēseles, māsas un brāļi, kuri iet no kaut kādu nebūtu atmošanās ceļu, man ir pilnīgi vienalga kādā veidā. Bet viens ir iet apziņā paplašināties. Tas ir pilnīgi ok, tas ir vīrišķais ceļš, es viņu esmu ilgstoši gājusi. Un tas ir vērtīgi un svarīgi. Un to vajag. Bet vēl ir dvēsele. Kas nav tas pats? Tas nav tas pats! Un to nevar izstāstīt, ja to nevar... Es varu to ievest, pieredzēt. Tas ir tas, ko es varu izdarīt. Es pat nemēģināšu to izstāstīt. Un tas, ko es redzu, tas melu teātris, tā šļura, tā... Un arī garīgajās kaut kādās kopienās, kur ir uztaisīts kaut kāds burbulis, kad reku, te mēs esam tādā, tā kā viltus drošībā. Te mēs varam uz brīdi it kā izkāpt no tā ārprāta, kas notiek, un izlikties, ka viss ir kārtībā, un izlikties, ka mums ir labi, un izlikties, ka mēs varam no sirds priecāties. Tā patiesība ir tāda, ka kamēr pasaulē ir tā, mēs varam priecāties tikai, kamēr mēs esam burbulī. Ja mēs patiešām sajūtam, viss ir viens. Tas ir vienkārši konstants darbs ar sevi. Konstants darbs. Es esmu es, kad es saku, es esmu. Es esmu dvēsele un es jūtu sevi ķermenī. Un tajā pašā laikā es varu sajust, es esmu, lūk, šitien te mana ģimene vai paplašinātā ģimene. Es esmu sabiedrība. Es esmu, piemēram, Latvija. Kā jūtās Latvija? Pa īstam. Un Latvija, mīļie draugi, jūtās vēl pietiekam ok. Ja ir kāda labāka vieta, kur šobrīd
atzimt spēkā, pasakiet man, bet Latvija ir droša, skaista vieta, mums ir daba, mums nav aktīva kara darbība. Nu, izņemot, protams, apziņa, mēdīja un tā tālāk, bet mums ar pistikiem vēl neviens nešaudās riņķī, ja? Kas ir super! Paldies Dievam! Varēja būt savādāk. Tātad mēs esam izvēlējušies šo. Tātad te ir pietiekami daudz cilvēki, kas tomēr strādā. Nevis tēlo feiko mieru kaut kādu, bet strādā, atloka piedurknes un strādā, lai mums neienāktu aktīva karadarbība, kura var notikt. Tāpēc daži man pazīst kā superpozitīvo, un es ticu, es reāli ticu zelta laikmetam, es ticu utopijai, es ticu paradīzē, es ticu, ka cilvēks var pamosties, es ticu, ka mēs dvēseles varam uzņemties atbildību un radīt te vienkārši āfigenākos sapņus, par kuriem mēs sapņojam jau ilgi. Es tam visam nenormāli ticu. Tajā pašā laikā es redzu, kā ir. Un es redzu, ka es viena to nevaru izdarīt. Un arī tu viens vai viena to nevar izdarīt. Tajā pašā laikā tas, ko mēs pa vienam varam izdarīt, ir iet savās sāpēs, iet savās traumās, iet savā tumsā, atzīt viņu un dziedināt. Tāpēc, ka ir īpaši tie, kas ir jau vadītāji, vai kaut kādu aplīti vada vai terapeiti, mūsu uzdevums ir iet tālāk. Mēs nevaram palikt tikai pat pie savām lietām. Ja? Mēs ejam tālāk, mēs ejam kolektīvē, mēs ejam sabiedrībā. Kā minimums Latvijā. Kā minimums. Ja? Latvija ir superīgākā vieta. Mums ir tik daudz traumu, mums ir tik daudz sāpju, mums ir tāda verga nospiedošā bāze apakšā, kas ir milzīgs resurss. Ja mēs ejam kolektīvi pie tam vēl, tajā iekšā un taisam to vaļā, tas ir karaļa princips. Tas ir viedums un zināšanas, kas ir glabājies potenciāli gadu tūkstošiem, gadu desmitiem tūkstošu, kas šobrīd var vērties vaļā. Tas ir iespējams. Bet tas nav iespējams, ja mēs uz to antenu neuztūnējam to radio uz augstākajā labumā. Lai vai kas nāk augstākajā labumā man un visai planētai. Es darīšu to. Par spīti tam, ka man ir bail, par spīti tam, ka ojojoj, es kādu te aizvainošu. La la la, kādu egucīti sabradāšu pa ceļam. Par spīti tam, ja es eju tajā, kas ir manā un visaugstākajā labumā. Un uzdrošinos runāt par to, strādāt ar to, ieraudzīt to citos cilvēkos un nebaidīties viņiem pateikt, vecīt, savācies tagad. Pārstāj bēgt no savām atbildībām, tāpēc, ka dvēsele var izpausties tikai tur, kur mēs uzņemamies atbildību. Tikai tik tālu. Tikai tik tālu. Upuris, agresors, glābējs, 3 stūris mīļai. Lielākai daļai zināms, manā YouTube'ā ir vesela lekcija par to. Upuris, agresors, glābējs. Ja mēs šito nedziedināsim, mums netikt līdz mīlestībai. Vispār aizmirstam visu čuču. Un tajā pašā laikā, tā, vēl ierakstās viss. Jā, yes. Tajā pašā laikā es strādāju ar cilvēkiem. Es strādāju šobrīd galvenokārt ar sievietēm. Un es fanoju par viņām. Es vienkārši fanoju par viņām. Un es fanoju par sevi. Tāpēc, ka kaut kas ir jādara. Pareizi. Brīnišķīgas sievietes, kuras ir pateikušas, ok, fuck it, ejam. Šitā vairs nevar. Šitas nestrādā. Vienalga, kas attiecības, darbs, kaut kāda tur sadzīves lietas, ja, kā bija, nestrādā. Un tas ir mans aicinājums vispār visiem, kas šito skatās. Pamatā,
Ja mēs visi Latvijā šodien izstrādātu bailes no pārmaiņām, jau būtu uzvar. Viss pārējais atkal velsies tālāk. Vienkārši izstrādājam līdz kaulam bailes no pārmaiņām. Tā pa īstam. Tā, ka ieiet īsti pa dziļo iekšā, slānīt pa slānītim, papētīt, kas tur ir, atraisīt to, sajust un mainīt. Mainīt pilnīgi visu, sīkumu, kā es taisu sev dzērienu no rīta, kā es eju pa taciņu, eju pa otru pusi, kā es ģērbjos, kā es runāju, kā es uzdrošinos šo vai to, pamainīt visus iespējamos paternus, visu, kas ir nācis no vecākiem, no pagājušiem gadsimtiem, visu pamainīt. Pofīgi, sākumā nesanāks. Tas ir dotais. Tas ir dotais. Sākumā būs neglīti, sākumā nesanāks, sākumā blā, 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 vienkārši dari. Man šodien arī bija superīga saruna, un kas iedvesmoja arī šo video ar draudzeni, par to, ka liekas, mana dvēsele mani sauc darīt, taču es kā dvēsele, es gribu darīt. To kaut kādu lietu, ja? Un tad ir, es neesmu gatava, man ir jābūt gatavai, man tur vēl ir jāapgūst tas, man ir vēl jāizdziedina šitais, un tad es varēšu. I call bullshit on that. Es vienkārši saku, pārstājam šito darīt. Vienkārši pārstājam šito darīt. Neviens nesagaida, ka tu būsi perfekta, un tie, kas sagaida pofīgi, tie nav tavējie. Lai viņi ietu savā perfektajā pasaulē, kuras nav. Tā ir ilūzija, atkal vienkārši kārtējā kastīte. Perfekcija ir tad, kad cilvēku ir kāds kritizējis par daudz. Tad, kad cilvēks ir bijis sāpināts no kritikas, viņš kļūst par perfekcionistu un sagaida perfekciju no citiem. Tas ir muļķības, tas ir ārprāts, tā ir traumas. Tā ir trauma, tā ir atbilde uz traumām. Perfekcija vai meklēšana kaut kāda perfekta kaut kā. Bullshits nav, aizmirstam, nada. Tas nozīmē vienkārši daram, un ir tīpaši šobrīd visi tie, kuri ir, kaut ko nebūtu sapratuši par to dzīvi, kā te viss notiekās un jūtās kaut cik. Es teikšu tā, ja cilvēki jūtās laimīgi, viņi nav pietiekami ietūnējušies tajā viss, kas ir, jā. Tāpēc, ka jā, es jūtos fucking priecīgi ikdienā. Es vienkārši fanoju par saviem iekšējiem procesiem, es fanoju par savu darbu, es fanoju par jauno spēkā kursu, es vienkārši fanoju, kad man mamma nomira, es iegāju sērās līdz kaulam, tā, ka līdz kaulam, jā, man nebija naudas un dažkārt nebija ko ēst, tāpēc, ka es nevarēju ne pastrādāt, neko es nevarēju, ko tad es tur varēju. Bet es gāju sērās līdz kaulam, un es satiku nāvi tik tuvu kā nekad, un viņa ir tik skaista. Tā ir brīnišķīga, satriecoša enerģija. Tā ir mana enerģija. Es esmu dzimusi 13. piekdienā, Taro 13. arkāns ir nāve. Tā ir mana enerģija. Un tā ir sievietes enerģija. Tā ir dzemdes enerģija. Dzemdē ir dzīvības un nāves princips kopā, reizē. Tas ir tas pats. Orgasms. Tas ir tas pats. Orgasms ir nāve, nāve ir orgasms. Tas ir tas, kas rada un nonāvē. Reizē. Orgasms nonāvē to, kas ir nepatiesais, un rada to, kas ir patiesais. Un atkal, tā ir milzīga problēma, sērga, limitācija, sāpe. Tā nejūtība, tad, kad mēs anestezējam sevi ar alkoholu, ar narkotikām, ar ekrānu un izvēlamies nejust to visu, kas notiek. Ja? Mēs atveram ziņas un tur ir agonija izvēmusies. Un cilvēks nevar, nervu sistēma nevar patiesībā to visu laiku just. Protams, ka es arī nestaigāju riņķi un visu laiku nejūtu visas sāpes pasaules. Protams, ka tas tā nav. Bet es zinu, jo es tur esmu bijusi. Kā tas ir? Un tad, kad es izgāju un es atvadījos no mammas un
viņas bērēs es biju tik laimīga. Viņas klātbūtne, dievišķā klātbūtne, nāve, dzīve, tas viss bija sastājies tik dzīvi manī, tik plaši. Es staigāju pilnāka ar dvēseli, kā jebkad agrāk. Manas mātes nāve man ir nākusi kā svētība. Tas bija nenormāli, bet tas bija šitā pēkšņi. Es biju tieši tur blakus. Neviens to negaidīja. Tam tā nebija tipa jānotiek. Kā bija vai nebija jānotiek. Tā tad bija jānotiek. Bet tas bija... Tā bija man iespēja ieiet savās sāpēs tik dziļi, ka pēc 40 dienām man nācās iet vēlreiz jaunā dziļumā un atteikties no bērnības dzīvokļa, kuras bērnību pavadīju tur jaunībā, tur vēl ar draugiem dzīvoju kopā, Dzirnavielas dzīvokļi, varbūt daudz no jums tur pat ir bijuši ciemojušies, jā. Viņu iztīrījām un atbrīvojāmies un atdevām. Un es noslēdzu tik lielu savas dzīves daļu. Nu tā, ka tik lielu. Es piedzīvoju nāvi tādos formātos, kuri mani atbrīvoja vietu un telpu tādam spēkam, un tādai dvēseles pilnībai, no kuras man joprojām pat ir nedaudz bail. Tas nenozīmē, ka es neeju. Es baidos un eju. Man ir 33 gadi. Kristus vecums. Man notika milzīgi procesi šajā gadā. Un tad janvārī es lūdzu, es teicu, ok, nu, man nekā nav. Man ir dēls. Es esmu pēc cilvēkdizaina projektors, viņš ir ģenerators. Mēs esam tikai 2-1 tie, kas pazīst cilvēkdizainu, zina, cik fucked up situation tas ir. Tajā pašā laikā viņš ir nenormāli kruts un viņš ir skolotājs. Un mēs ejam, un mēs sākam kaut ko pilnīgi citu arī. Un tad janvārī atnāca šis te spēkā kurs, kuru es neizdomāju. Es viņu sev caurlaidu un ļāvu, lai dieviete, lai mani gari pavadoņi to iedod planētai, pasaulē, nu lūk, dažām Latvijas sievietēm finālā, bet ok. Šeit atdzimt spēkā, patiešām atdzimt spēkā, patiešām iet tajā. Es Latvijā, neesmu redzējis neko līdzīgu pasaulē. Man ir pāris skolotājs, un vēl vairāk es mācos no spalkā plāna, no sevis, no dvēseles un no dievietes. Un tas ir tas, ko es gribu pateikt, ka ieejot sāpēs, dzimt spēks. Citu variantu nav. 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 Un es esmu izmēģinājis teju vai visu. Ja kāds domā, ka kaut kāda dvēseles atmoda vai būt pilnai ar dvēseli, ir kaut kāds zum, čing, 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 ar kaut kādiem tur zvaniņiem, la, la, la. Paskaitīsim mantriņas. Bullshits. Pēc tam, jā, pēc tam ir tāda bauda, tāds kaifs, tāda eiforija dzīvot. Jā, tā ir. Pat mātes bērēs es biju eiforijā. Tieši tikai tāpēc, ka es nebaidījos iet sāpēs. Bet ja es būtu to nobloķējusi, apspiedusi, ieslēgusi, nogrūdusi kā kaut ko sliktu, vai vienkārši pateiks, es to nevaru, kas nav patiesība. Un, ķipa, napatom? Napatom kad? Tad tas nebūtu. Tad nebūtu ne spēka kursa, ne manis tādas, kādas esmu, ne daudz kā cita. Un par to ir milzīgs prieks un milzīga pateicība manai mammai, jo viņa stāvēja man klāt
un palīdzēja tam tikt visam cauri ar grāciju, ar stāju. Un tas, ko es gribu pateikt, tie, kur iet dvēseles ceļu, tie zina. Un es vienkārši gribu padalīties ar to, kas ir iespējams. Kad mēs ejam dvēseles ceļu, vienā brīdī mēs pamanām, ka, lai vai kas notiktu, kāds mani notriggerē, man ir jādusmojās, man ir jānostāda robežas, man notiek sēras, vai skumjas, vai notiek kaut kāds zaudējums, ja? Vai tieši kaut kāds prieks, vai vienalga kas, traukjāmsgā. Apakšā ir tāds viegli ņirbošs prieks. Un tas ir iespējams tikai ejot dvēseles ceļu, jo ja es nostājos uz savu ceļu, eju savu dvēseles ceļu, nebaidos no tā, kas tur ir, eju drosmīgi un pieredzu un eju transformēt un alķimizēt visas tās sāpes spēkā, talantos, dāvanās. Tad, lai vai kas notiktu, apakšā ir ņirbošs prieks, mana dvēsele. Es kā dvēsele priecājos. Es kā mazais es, cilvēcīgais es, ja? Tas identitātes es, ego es, vienalga. Kaut kāda tā Anita. Es tur varu visu kaut ko, ja? Es kā dvēsele, es mīlu pieredzēt. Es šeit esmu nākus pieredzēt. Pieredzēt arī to, ko nozīmē pazaudēt māti, piemēram. Ja? Nu, tāds vienkārši svaigākais stāsts. Ja citam tas ir izšķirties pēc 25 gadiem laulībā, kas ir milzīgs zaudējums. Citam tas pazaudēt bērnu. Citam tas ir redzēt, kā tavu māju nodeg, ko vectāvs cēlis un 3 paudzēs jūs dzīvojuši. Ja? Bet nav jānotiek kaut kam tādam. Tas, ko es vienmēr saku, ir tas beautiful destruction moments, skaistā destrukcija ir moments, kuru, diemžēl, daudz dvēseles sagaida, ka es tā kā turēšos tādā normālībā. Iešu normālu ceļu, bļāviens, izvairoties no kaut kādām trakām situācijām, un tad notiek vienkārši kaut kāds pilnīgs ārprāts, iznīcina visu, ko tu zināji, visu pamat zem kājām, viss sadeg, viss nafig, nekā nav. Un tad, kad nekā nav, pie kā vairs nevar pieturēties. Un tad pēkšņi dvēsele atzimst. Jo tas ego tikai tāds, I give up. Un dvēselē ir, kur elpot. Liela daļa cilvēku kaut ko tādu sagaida, un tad atmostās. Es esmu kaut ko tādu sagaidījusi 11 reizes mūžā. Esmu nodzīvojusi jau 29 dzīves. Pat kaķiem nav tik daudz. Ar citādāku domāšanu, citādāku apziņu, citādāku dvēseles stāvokli, citiem draugiem, citām dzīvesvietām, mājām, darbiem. Vienkārši viss ir pilnīgi savādāk, tāpēc, ka es eju ciklos ļoti aktīvi. Tā ir mana, tā ir tā mana lieta, ko es daru, ko es esmu nākuši šeit darīt. Ja? Tā, lūk, nāves pieredzēšana arī. Ejam augšā un nomirstam, augšā nomirstam, un tā kā Fēniks es te dzimstu un mirstu un ceļos un veļos n reizes. Un šobrīd mēs esam tādā laikā, kad es jūtu, ka vienkārši tas spēks, kas manī ir, viņš caur ķermeni tā grib, jo vienkārši nāk ārā. Pa visām porām nāk ārā, kad viņi pietiks dzīvot tajos melos, tajā ilūzijā, pietiks dzīvot tajā, ka mēs izliekamies, ka viss ir kārtībā. Bļāviens, nekas nav kārtībā. Vienkārši pilnīgi nekas. Kur spļauj, vienkārši nekas. Un tas lielais dod bezspēcību. Un es esmu tik ļoti izjutusi to bezspēcību, tik ļoti pazaudējusies tajā, ka man liekas, es neko nevaru izdarīt. Es redzu tās šausmas, to ārprātu. Es redzu tās sāpes cilvēkos. Es redzu, kā cilvēki iet pa ielu, es ieju veiklā. Ir tik slikti. Jūs domājat, ka tiem, kas tur iet, šauj tiem, tur jauniešiem, kas nes uz skolām nažus un ieročus, un kas sit viens otru, un kas tur...
Jūs domājat, ka viņiem viss ir kārtībā? Jūs domājat, ka tiem cilvēkiem, kas iet pašnāvībās, jūs domājat tiem, kur ir trauksmē, kas streso, kas dzer piļuļas katru dienu, kas dzer alkoholu katru dienu, ka viņiem viss ir kārtībā? Jūs domājat, ka Latvijā viss ir kārtībā? What the fuck? Nekas nav kārtībā. Un es zinu to sajūtu, es zinu līdz kaulam to bezspēcību, kas ir, kad ko darīt? Es varu... Ko darīt? Un es esmu visu kaut ko darījusi. Taisījusi laimīgas sabiedrības maratonus. Uztaisījusi veselu plānu Latvijas valsts attīstībai. Un vispār civilizācijas attīstībai. Piedalīsies Saeimas vēlēšanās. Strādājusi ar cilvēkiem, sieviešu apjus taisījusi. Bet ko tik es neesmu darījusi? Un tomēr kaut kur tas pavadošais bezspēks ir bijis vienmēr. Ka liekas, es tā kā cenšos, man tā kā kaut kur ir kaut kas ir jādara. Un es zinu, ka es neesmu vienīgā, kas tā jūtās. Un tajā pašā laikā tas, ko es tagad daru, es eju visšaurāko savu ceļu, kādu mūžā esmu gājusi, tieši savas dvēseles ceļu. Un jā, un vienalga man citreiz patīk. Bišķi pastīties, kas krūmos notiek. Pafīgi, un es pastāstu, kas krūmos notiek, un turpiniet tālāk. Un turpiniet, un atgriežos, un eju savu ceļu. Un tāpēc tas kurs spēkā. Tas pat nav kurs, tās ir pieredžu sērijas, kas ļauj nostāties savā spēkā. Protams, ka tas kurs ir 3 mēneši, un nebanu 3 mēnešos var visu dzīvi izmainīt, bet, ziniet, dažreiz arī var. Vismaz var tik ļoti izmainīt, ka būs pirms un pēc, un ka cilvēks, šajā gadījumā sievietes, tas ir domās tikai sievietēm, ka nostājās un iet, un zina, kā iet. Un es eju darīt to, jo, manuprāt, un kāpēc tieši sievietēm, un kāpēc spēkā? Tāpēc, ka ļoti ilgi, labi, tur variē, cik ilgi, 10,000 gadi vai 12,000 gadi, vai 13,000 gadi vai 12,235 gadi. Nav svarīgi, katrā gadījumā vairāk nekā mēs spējam aptvert, ok? Mēs knapi spējam aptvert, kas notika 10 gadu atpakaļ, kur vēl 10,000 gadu atpakaļ. Mums tas nav, par to nav vispār jāprāto. Doma tāda sen. Ir valdījis Dievs, kurš patiesībā, manuprāt, ir tas, ko cits sauc par tā kā vēlnu sātani kaut kādu, ja? Manuprāt, tas tā nav. Tas nav gluži tā. Es esmu šajā jautājumā iedziļinājusies ļoti, un sātans un melns un Lucifers ir pilnīgi 3 dažādas lietas. Tā jau vienkārši FOI. Un arhitekts ir vēl kaut kas cits, un Dievs ir vēl kaut kas cits. Un tas Dievs, kas ir Bībelē, nav tas, kas ir Dievs. Tāds for real Dievs. Pats kožu kaut kas. Sarkanās skudri. Ok. Tēmi kutelīgi tātad. Skudris savairojās man uz kājām. Ok. Šodien to ne. Īsumā ir tā. Ikdienā. Ja mēs runājam par to, ka mūsos pašos ir Dievs, tad īsāk sakot, ir, lai vai kā. Citi saka, mums pastāv matriarhāts. Es saku, ka tā nav. Es domāju, ka mums šobrīd vispār kaut kāds haoss pastāv. Mums nekas nepastāv, ne matriarhāts, ne patriarhāts. Un tomēr patriarhāts ir bijis ilgi. Un arī šis te Dievs, kas ir bijis trīsvienīgais viltus Dievs, kas ir bankas, valdības un reliģijas,
ir nodarījis ļoti pāri tam, kas ir sieviete, kas ir dzemdes viedums, kas ir mīlestība, un kas ir patiesība esencē. Un tieši tāpēc mostas zeme, tas tā ir, bet mostās arī dieviete. Un tas ir tas, ar ko es strādāju, tā ir tā enerģija, kas ir visuma māte īsumā. Un tā ir tā enerģija, kas ir dvēsele. Un tas nav tas pats, kas apziņa. Tas nav. Apziņa ir tā kā lūk Dievs. Un tas, kas ir, tas Dievs, kas ir viltus Dievs, kas ir valdības bankas reliģijas, jā? Svētā trīsvienība. Tas ir kaut kas vēl cits. Es par šito Dievu nerunāju. Es runāju vēl par vīrišķo pirmsākumu un tad par sievišķo pirmsākumu. Teiksim tā. Un jā, mūsos ir abi. Un, protams, ka ķermenis, jā, šī sakrālā tehnoloģija spēja labāk iznest cauri fiziskajā realitātē to, kas ir tas mūsu dzimums. Ja? Es caur dzemdi varu iznest cauri enerģijas, kuras vīrietis nevar. Un tajā pašā laikā es nevaru iznest cauri tik labi tās enerģijas, kuras var iznest cauri pautiem, principā. Jā, caur saulspinumu. Es to nevaru. Man tas nav jādara. Vai arī pareizi sakot, es to varu izdarīt savādāk. Anyway, tā kāpēc sievietēm un kāpēc spēkā? Tāpēc, ka sievietēm, mēs neesam redzējuši sievieti spēkā 1000 gadu točna. Mēs, tā kā civilizācija nav pieņēmusi sievieti spēkā, mēs neesam redzējuši. Jo vairāk es eju šajā ceļā, jo vairāk es saprotu, jopšt vai sieviete spēkā ir tik bīstama, ir tik kruta, ir tāda jauda, tāds spēks, tāda mīlestība, kas vienkārši izšķaida. Izšķaida visu to, kas ir nepatiesība, kas ir meli, kas ir sūds, kas ir bullshits. Un mēs arī ikdienā un sadzīvē varam redzēt, ka tad, kad vīrieši kaut ko sačakarē, agrāk vai vēlāk pieslēdzās sieviete. Vienalga, vai dēls sačakarē kaut ko un māte vienkārši labi, vienkārši savāc viņu sūdz, vai vīrs tur kaut ko nevar atrast, nevar sataisīt, nevar izdarīt, nevar piezvanīt, nevar kaut ko. Sieva paņem izdara. Un tā mēs daudz redzam piemērus ikdienā, un es domāju, ka tas ir tas, kas notiek arī globāli šobrīd. Ka kaut kā tā sanāk, ka tomēr cieši ļoti gan vīrieši, gan sievietes no šīs situācijas. Es vīrieši vispār nevainoju, viņi ir neapskaužamā situācijā paši par sevi. Tomēr sievietēm ir iespēja atgriezties savā spēkā un reāli izmainīt lietas. Tā, ka līdz kaulam. Iemiesojot dvēseli šeit un tagad. Pa īstam. Un tas nav miers. Sieviete ir hauss. Vīrišķā enerģija varētu būt miers, ok? Sievišķā ir hauss. Un tā, ja mēs nostādām polaritātē. Un tagad hauss ir vajadzīgs. Mums ir bardaks visur. Tas tā kā drēbju skapī, kad ir tik nereāls bardaks, ka sākumā ir viss jāizgāž uz zemes, jāuztais vēl lielāks bardaks. Tad ir jāsašķiro, kas te notiek vispār. Kas iet uz labdarību, kas iet uz miskastie, kas iet atpakaļ skapī. Un mēs tagad esam tajā procesā, kad mēs sākam ieraudzīt, cik liels bardaks ir tajā skapī. Mēs pat vēl, labi, daļa planētas, paldies Dievam, tā kā jau redz, ja? Un daļa mēģina tur kaut kādu stūrīti mazgāt, kaut kādu tur rokturīti pulēt, kas varbūt padara to skatu bišķi smukāk no ārpuses, bet realitātē tas skaps vēl uz zemes nav izgāsts. Un es ļoti gaidu to brīdi. Es viņu gaidu jau sen gaidu, bet tā kā kaut kā nenotiek vēl. Mēs vēl tipi kaut ko tur, tās kājas lūst un plīst un duris krīt no eņģiem. Mēs mēģinām stutēt viņu kopā.
un negāžam viņu ārā. Ok. Varbūt arī šī runa tieši tāpēc ir haotiski, jo es tādā sievišķa enerģijā arī viņu runāju. Bet tas ir tāds dvēseles kliedziens, kuram vienkārši bija jāiziet ārā. Tāpēc, ka šī ir mana dokumentācija tam, kā es eju savā spēkā. Šīs ir tas, kā es dalos ar to savu stāstu par to, kas notiek manī. Un es zinu, cik ļoti mani iedvesmo šādi stāsti. Cilvēki vēl vienkārši stāsta, kā ir. Par savām sāpēm. Par to, ar ko netiek galā, un par to pēc tam, kā tiek galā. Un es patiesībā to novēlu visām, it īpaši dvēselēm. Tāpēc, ka var būt, un atkal, jā, var pārdot savu dvēseli tam viltus dievam. Nu, es nezinu, es neesmu tiešo dzīvē saskārusies ar šo, tomēr novērojot to, kā notiek lietas pasaulē, es spēju iztēloties, ka tas tā var notikt un ka šis mehānisms pastāv. Nu, ka tāda procedūra var pastāvēt. Un tas man atgādina sarunu ar vēl vienu mīļu draudzeni. Un kaut ko es tur stāstu par to, ka ir izdarīts šobrīd ir tik milzīgs spiediens uz cilvēkiem. Un ir būtnes, ir enerģijas, ir vienalga, tāds, kā grib egregori, idejas, whatever, kas izdara milzīgu spiedienu uz dvēselēm, lai viņas nemostos. Lai būtu normāli grūti, lai būtu normāli smagi, un lai viens nenostātos savā spēkā, jo tas nevienam nav izdevīgi, tas ir bīstami. Tiem, kuri tur to kontrolē, ja? Tas feikā dievu visi, taustekļi. Nu, un kā es teicu, tas ir bankas, valdības un reliģijas, un es tur kaut kādu savu kārtējo teoriju par to, ka, jā, tas spiediens ir izdarījis tik milzīgs, ka cilvēkiem vai ir jāsajūg prātā, vai jāaiziet ārā no turienes, vai kaut kas ir jādara, un pretējā gadījumā, jā, slikti, vienkārši slikti ir slikti. Ir liels sāpes, ir liels stress, ir liela trauksme, ir milzīgas šaubas un tā tālāk, kas nav patīkami tādā vietā būt. Un viņi saka, ak, to ar savām konspirāciju teorijām. Tā kā es neticu tavām konspirāciju teorijām. Ok, un tajā pašā laikā mēs turpinām runāt par Latvijas, īsumā kaut ko par to, ka skolas slēdz ciet un ka principā iznīdē laukus līdz ar to. Vai ne? Jo ja nav skola, tad viss pārējais iznīkst. Tā tas dabiski notiek. Un ja slēdz laukos skolas ciet, tad tiek iznīdēti lauki. Un es viņai prasu, bet kā tad tev šķiet, kāpēc tas notiek? Vai tad cilvēki, viņi saka, tad tu domā, ka viņi ir idioti? Viņi saka, jā, man liekas, ka viņi ir idioti. Un var arī tā, var domāt, ka viņi vienkārši ir tupa idioti. Un var domāt, ka viņi tomēr ir vadāmi. Un tas ir tas galvenais. Es nedomāju, ka viņi to dara apzināti. Es nedomāju, ka, tīpaši Latvijā, tur mēs esam pārāk mazas peškas vēl, lai viņi tur apzināti būtu, nezinu, tur kaut ko tur šausmīgi tādu darījuši, ja. Es domāju, ka viņi vienkārši ir ļoti vadāmi. Un mūsu domas mums nepiedara. Tas, kas ir domas, tas no kaut kurienes nāk. Ja mums ir uztvērējs, un mēs uztveram domas, tad no kurienes viņiem ir tās domas. Un kā tas ir, ka mums šķiet, ka es to izdomāju. Ja? Jautājums ir, no kurienes tas nāk. Ja? Ļoti bieži cilvēki pārsvarā domā to, ko viņiem liek domāt viņu sāpju ķermeņi. Kaut kāda tur vainas sajūta, bailes, nedrošības, šaubas, ja viss šitā te ballīte, ar kurām var un vajag strādāt, ja. Ja tieši to visu atvēsot vaļā, arī spēks rodās. Bet jo vairāk mēs esam tajā lielajā spēlē, jo grūtāk ir pateikt, no kurienes nāk domas. Un protams, ka mums ir katram unikālā ģenialitāte. Un ar savu unikālo ģenialitāti mēs varam
izmainīt tai. Jo unikālā ģenialitāte ir tā, kura grib mīlēties ar dvēseli, lai radītu šeit kaut kādas fantastiskas lietas, to jauno laikmetu, jā. Lietas, pakalpojums, tehnoloģijas, sakrālās vai vienalga kādas. Bet tas ir ar darīšanas metodi. Un tieši tāpēc, ka es nedomāju, ka viņi ir vienkārši idioti. Es domāju, ka dvēselēm ir atbildība. Viņi spiež, lai dvēseles atmostos. Patiesībā tas process ir vajadzīgs, lai dvēseles atmostos. Un tā kā cik tālu spiedīs, lai tu pateiktu, pietiek, es eju savu ceļu. Pietiek, es eju mācīties. Pietiek, es eju spēkā. Un cik vajag spiest vēl? Tāds ir jautājums. Nu, man pietika. Krešs sen jau. Un šis te pēdējais gads ir bijis kā tāds, punktiņš uz I principā. Un tieši tāpēc šis spēku kurs, tas nav vienkārši kurs, tas ir ilgtermiņa mans darbs, kur es lieku visas savas zināšanas, un, protams, to nevar izdarīt tā uzreiz, bet arī 3 mēneši tagad, un tas pirmais etaps, tas ir milzīgi daudz, un es absolūti fanoju par tām sievietēm, kas viņu iet, es redzu viņu transformācijas, es redzu, ka tas nav vienkārši. Tas nav tā. Bet tas ir tik apbalvojoši. Un tas ir par to, ka šī dzīve nav par izvairīšanos no ciešanām. Sāpes nav ciešanas. Ciešanas ir tieši vairīšanās no sāpēm. Kamēr mēs vairamies no sāpēm, mēs ciešam. Kad mēs ieejam sāpēs līdz kaulam, atzīstam viņus, izlaižam cauri ķermenim, ja mēs esam caurlaidīgi, mēs varam caurlaist arī eiforiju, ekstāzi, svētlaimi, vienalga, sauc kā grib. Tā ir tā caurlaidība. Un ja ikdienā mēs nevaram pat pieskarties svētlaimei, tātad mēs izvairamies no sāpēm kaut kur. Arvārds sakot, varbūt nepateicu kaut ko, ko gribēju, bet gan jau daudz ko pateicu, un tas bija tas, ko es gribēju pateikt. Un tas, ko es gribu pateikt, es gribu iedrošināt cilvēkus arvien vairāk dalīties par savu patieso ceļu un būt īstiem. Tas nozīmē, tas ir gan sāpēs, gan svētlaimē. Tas ir gan gļukos, gan uzvarās. Dalīties gan ar to, kā man gāja, kad man gāja traki, gan tajā, kā man gāja, kad beidzot man gāja viss baigi foršajā. Protams, ka uzvaras mūs ceļ augstāk emocijās, paplašinājumā. Bet sievišķā daba ir cikliska, dzemdes daba ir cikliska. Tas nozīmē, ka sievietes it īpaši mirst un dzimst un mirst un dzimst un iet spirālē un paplašinājumā visu dzīvi. Un jo apzinātāk, jo patiesāk, jo sajūtīgāk, jo ievainojamāk, jo krutāk. Īsumā tā. Paldies! Es ceru, ka tev noderēja. Es ceru, ka jēgā. Par to nav jādomā, par to ir jāpajūt un jādara. Esam spēkā.